Labdien! Šodien, turpinot mūsu izglītojošo sēriju par protēzēm, runāsim par to, kā tad iemācīties staigāt ar protēzi. Tāpat kā mēs katrs esam atšķirīgi, arī pacienti iemācās atšķirīgi staigāt ar protēzi. Kādam iemācīties protēzi prasīs mēnesi, kādam pusgadu, bet citam līdz gadam. Tomēr svarīgākais ir gribaspēks un vēlme iesaistīties rehabilitācijā. Pacientam pareizi lietot protēzi palīdz fizioterapeits. Vislabāk, ja tas ir pieredzējis fizioterapeits, kurš ir apguvis, kā pareizi veikt gaitas apmācību. Fizioterapeits palīdzēs apgūt, kā pārvietoties dažādās vidēs, pa dažādām virsmām, kāpnēm, rampām un iemācīs, kā piecelties no grīdas, ja ir gadījies nokrist. Svarīgi, lai fizioterapeitam ir iespēja sazināties ar jūsu tehnisko ortopēdu par to, lai uzzinātu to, kā darbojas konkrētā protēze. Tad fizioterapeits varēs pielietot pacientam efektīvākas metodes, kā arī tehniskā ortopēda konsultācijas var noderēt, ja gaitas apmācības laikā notikusi amputācijas stumbra samazināšanās. Tehniskais ortopēds sniegs padomu, kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā, lai protēze atkal būtu atbilstoši mainīgajiem apstākļiem. Vēl gan saistībā ar gaitu jāpiemina, ka lietojot protēzi, enerģijas patēriņš ir krietni augstāks, tādēļ ir jāizvirza atbilstoši rehabilitācijas mērķi. Paldies, Viestur, par ieskatu! Ja tu klausītāji vēlies pieteikties rehabilitācijai, meklē informāciju video aprakstā un piesakies jau tagad.